Ķermeņa valoda ir universāla valoda, ko saprot visā pasaulē. Tā bieži vien ir daudz godīgāka par vārdiem, jo tā atklāja patiesās domas un jūtas. Iemācoties to atšifrēt, jūs iegūsiet milzīgu priekšrocību jebkurā situācijā. Vai tā būtu saruna, darba intervija vai attiecību veidošana. Jūsu spēja nolasīt cilvēku neverbālās zīmes pavērs jaunas iespējas un palīdzēs izvairīties no pārpratumiem. Paldies, Kārli! Šis fragments, kas liek saprast, ka mēs tak visu laiku runājam, pat klusējot. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Alana un Barbaras Pīzu ķermeņa valodu. Ziniet, es domāju, ka ik viens no mums ir kādreiz jūtis tā, it kā runātu ar sienu, vai ne? Tu saki vienu, bet jūti, ka otrs domā kaut ko pilnīgi pretēju. Vai tu kādreiz esi iedomājies, cik daudz mēs patiesībā pasakam, neizrunājot nevienu vārdu? Ticiet man, tas ir daudz. Un tieši par to ir šī grāmata, par to, kā lasīt starp rindiņām un uztvert visu to, kas netiek pateikts skaļi. Jo cik reizes mēs esam teikuši, protams, es tevi mīlu, bet ar visu ķermeni rādījuši, ak, Dievs, tikai ne tagad. Alans un Barbara Pīzi, viņi nav vienkārši autori. Viņi ir tādi kā ķermeņa valodas guru. Šie austrālieši ir pavadījuši gadu desmitus pētot un analizējot neverbālo komunikāciju, un viņu grāmatas ir kļuvušas par starptautiskiem bestselleriem. Paskatieties, grāmata nav romāns, ne. Tas ir tāds kā ceļvedis, praktisks ceļvedis. Viņi paņem un izstāsta visu par žestiem, ko nozīmē sakrustotas rokas vai rokas kabatās, vai arī, kad cilvēks aizsedz muti. Un, ziniet, es biju pārsteigta, cik daudz nianses ir vienkāršā sēdus pozā. Piemēram, vai tu zini, ka tas, kā cilvēks sēž, var tam pateikt, vai viņš ir atvērts sarunai, vai slēgts, vai viņš ir pārliecināts vai nervos. Un tas ir tikai sākums. Bet ziniet, kas ir visforšākais šajā grāmatā? Tā dod jums reālus instrumentus. Tu iemācies ne tikai atpazīt, kad kāds melo, un to ir vērts zināt, vai ne? Bet arī to, kā panākt atsaucību no citiem cilvēkiem. Piemēram, viņi māca, kā pareizi nodibināt acu kontaktu, lai tu izskatītos pārliecinoši, vai kā izmantot žestus, lai pastiprinātu savu vēstījumu. Cik reizes mēs esam pārpratuši kādu tikai tāpēc, ka nezinājām, ko viņa ķermenis patiesībā saka. Vai tu vēlies labāk saprast savu priekšnieku, savu partneri, savus bērnus? Šī grāmata tev palīdzēs. Tāpēc, ja tu vēlies uzlabot savas komunikācijas prasmes, ja tev patīk praktiskas zināšanas, ko vari pielietot uzreiz, ja vēlies labāk saprast cilvēkus un gūt panākumus gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē, ķermeņa valoda ir obligāta lasāmviela. Tā ir grāmata, kas tev palīdzēs nolasīt pasauli citām acīm, un es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs. Un, ziniet, es iesaku katram no jums ieskatīties savā ķermeņa valodā un arī citu cilvēku ķermeņa valodā. Pamanīt tās mazās zīmītes, tos signālus, kas atklāja tik daudz. Tāpēc ejiet un izlasiet ķermeņa valodu. Tas ir tā vērts. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.